Sveicināti, dārgie visi, kas mūs klausās un arī skatās, jo mūs var redzēt arī video. Šis ir podkāsts raidījums, kas ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies valsts budžeta līdzekļiem un paldies Sabiedrības integrācijas fondam. Man sauc Elīna Geida, bet es, protams, kā, jau sen jau vairs kā viena te nesēžu. Ir Anastasija Laizāne, kur arī čau. Sveiki, šoreiz pareizi. Es tagad visu laiku saku pareizi tavu vārdu, tā kā nepiesanies. Okay. bet mēs, protams, ka neesam tikai divatā. Mums ir arī burvīgs viesis, un mūsu viesis šodien ir Eliots Dāvis Kuzmickis, piedod, reka, es nemāku tos vārdus, uzvārdus, jā, bija ok? Jā. Un tu esi plašs profila speciālists, kā tu teici, tu esi mediķis, tu esi vīrs, tu esi bitinieks, tu dziedi korī, tu esi mākslinieks, ko vēl mēs esam aizmirsuši, varbūt ir vēl kaut kas, ko tu zini. Man liekas, dzēja vēl bija. Jā, vēl es rakstu dzēju. Wow. Sportoju, mēģinu sportot. Mēs visi mēģinām. es mēģinu, bet man nesanāk, jo es nesportoju. Kā nu kuram sanāk? Jā, kādu kuram Cenšos. sanāk. Jā, centība laba lieta. Pats galvenais. Es saku, no visām šīm lietām, kas aizņem visvairāk tavu laiku, medicīna gan jau ne? Jā, tā ir. Man vēl jāmācās neaizņemt to savu galvu tik daudz ar darbu. Tev visās ir diezgan daudz hobiju, kas vēl domāju, kurā brīdī tu strādā. ir savas 8 stundas. Ir savas 8 stundas, jā. Visi atskaitīt, tas ir jā. Ļoti labi. Bet tu pats esi no Rīgas vai tu esi no kaut kurienes citurienes? Mēs uzdodam šo ik pa laikam kādu jautājumu, lai testētu ūdeņus. Anastasija uzreiz tā priecīgāk, ka kāds vēl no Rīgas. Paldies, jā. Es esmu no Dobeles novada Bikstu pagasta. Kartē tas ir starp Dobeli, Tukumu un Saldu. Man kā ģeogrāfijas ģēnijam tas rītīgi uzreiz skaidrs. Labi, es vispār nezinu, kur katra lieta atrodas. Bet mūsu šī epizode ir par trans cilvēku ikdienu. Un tu esi tāds atklāts, man liekas, arī tā kad mēs domājam par šo epizodu, tu arī bija pirmais cilvēks, par ko es iedomājos. Trans vīrietis, kurš, man liekas, stāsta par savu ikdienu, runāja arī pa laikam, es arī tev konferencē vienreiz redzēju. Tā kā arī kaut kādā ziņā, vai tu esi aktīvists, vai tu esi tas cilvēktiesību pasīvists, vai tu arī sevi par to uzskati, vai īsti nē? Tas man vienmēr šķiet grūts jautājums. Man liekas, es esmu pasīvists. Kā pasīvi es daru to aktīvismu. Jā. Kaut kā tā vairāk neredzami. Un varbūt klusām, varbūt aizskatuvē. Atspēlēkais kardināls. Jā. Viss notiek, bet neviens nezina, kurš to izdarīja. Un tad beigās novelc masku, tu esi tu. Bet varbūt tu vari nedaudz pastāstīt vispār par tu esi no Bikstu pagasts, te bija, ja? No Bikstu pagasta varbūt, un cik ilgi tu tur dzīvoji, kā tu tur gāji, un varbūt vispār par to savu ceļu, kā tu nonāci. Līdz tam pasīvajam aktīvismam. Dzīvoju es tur līdz pilngadībai. Tad sāku studēt Lielpilsētā. Lielpilsētā, kas ir Rīga? Vai? Rīga, jā. Jorkā. Un tad viņš pārvācas uz Rīgu. Būsim atklāti. Es domāju, ka Latvijā ir vairākas lielpilsētas, ne tikai Rīga. Galvaspilsētā. Aha. Bet jā, man tāds kvīru ceļš sākās pamatskolā, un tas ir tāds izaicinājums. Un, ir tantēm par ko parunāt. Vajag kaut ko. Es domāju, ka Bikstu pagastā noteikti visi zina viens par otru visu. Jā. Un kādam tas upuris ir jāpaņem uz sevi. Bet jā, tādu iekšējo sajūtu citādāku sapratu pubertātē.
Un tad tas ķermenis mainās. Man liekas, mēs visi izjūtamies. Jā. Tas noteikti nav brīnišķīgākais laiks dzīvē. Nē, manai māsai 14 skatos uz viņu. Es nezinu, kā es viņai saku, šis drausmīgākais laiks tavā dzīvē, cerams. Un es saku, tā kā, tu vienkārši izciet. Jā, kaut kā ir jāizcieš. Un jā, man ļoti nepatīk. Un tas ķermenis mainās. Tā kā aug krūtis, ir mēneša reizes, un viss tas likās tik pretīgi, un bija kauns no tā. Un tā kā es skaidri apzinājos, ka tā kā es justos daudz labāk, ja es būtu piedzimis kā vīrietis. Bet tādas transpersonas, tādu terminu cilvēkus īsti nezināju, un tad tas kaut kā izcieta to laiku, kā viss pārējie. Jā, tad pēc pamatskolas man bija iespēja kādu laiku padzīvot Berlīnē, un tur man bija tāds kultūršoks un izmises smadzenēm. Jā, tā kā, un es tur biju pirmajā praidā. Un es varēju pirkt apģērbu, kāds man patīk, un justies brīvi un ērti. Tur nav to tanču apkārt. Jā. Un es atbraucu atpakaļ, un tad bija ļoti grūti. Un biksti tā nav slikta vieta būt kvīram, es tā uzskatu. Jā. Salīdzinoši atbalstoša vide un tā, vai? Jā, gan jau aiz muguras kaut ko runā, bet tā kā vismaz acīs, ne? Jā, vismaz acīs nesaka. Tas jau ir labi. Jā. Acīs nesaka un ar pirkstiem nerāda. Jā, tā zolīdi. Un tad es atbraucu atpakaļ, un bija liela depresija. Tīri saistībā ar to, ka tu nevarēji sevi izpaust tik brīvi. Jo es saprotu, ka Berlīnē bija tāds svaiga gaisa malks, un es pieļauju, ka tad jau droši vien ir šausmīgi sarežģīti atkal iekāpt kaut kādā tajā būrītī. Jā, man tā drosme nebija iznākt no skapja. Un man šķita, ka tā nav tāda realitāte, ko es varētu šajā dzīvē īstenot. Man nešķita, ka es spēšu ar kādu par to runāt, un ka mani sapratīs un nenosodīs, un ka ar to sarunu es varu tikt līdz kādam rezultātam, kurus justos labāk. Man šķita, ka tas pilnīgi un galīgi nav iespējams. Un es tāds esmu viens pats te Latvijā. Jā. Un tas nav pārāk sen, bet tā sajūta tiešām tāda bija. Jā, un bija tā depresija un trauksme un mentālā veselība bija ļoti, ļoti slikta. Un tad vidusskolas laiks es biju ārā no skapja tajā brīdī, kā biseksuāls cilvēks. Es nezinu, vai es biju ārā no skapja, man nebija kaut kāds paziņojums publisks. Skolas pēdējā zvans beigās. Jā, sākumā 1. septembrī. Draugiem LV nebija. Bija varēja rakstīt dienas grāmatas. Bet es neslēpu katrā ziņā to. Un tā normāli, bet man tur attiecās, un bija tur kādas meitenes. Kā viss notiek laukos. Tā kā vidusskolā. Jā. Un tad es sāku studēt, un arī studiju gados joprojām es nebiju ārā no skapja kā transpersona. Un pēc studijām kādā brīdī atkal bija
tā, ka mentāli tā veselība bija ļoti, ļoti zemā punktā. Es nevarēju gulēt, man bija nenormāla trauksme, panikas lēkmes. Jā, es pilnīgi nejūtos kā es. Un, es sapratu, ka es nevaru tā turpināt. Tā nav izvēle, ko varētu izvēlēties. Un iekšēji man bija jānogatavojas dažādiem scenārijiem, ka mani ģimene, kaut kādi tuvākie draugi, ka var mani atraidīt. Un pagāja kaut kādi mēneši, līdz tam nobriedu. Tad es iznācu no skapja visai ģimenei. Tā kā filmās, kā pie galda vakariņās, vai tev bija no sākuma viens cilvēks, ar ko tu sāki? Es sāku ar vecākiem, brāli un māsu. Un tad tālākai ģimenei tur, pēc mēneša, kaut kad vēlāk, kad satikāmies un tā. Un kā viņi uzņēma to? Ar tādu klusumu, bailīgu. Ar bailīgu klusu? Jā, bet viņi zināja, ko tas nozīmē, vai viņiem bija uzreiz jau? Zināja, nebija kaut kādi jautājumi. Es domāju, ka droši vien mēs pat neesam daudz par to runājuši. Bet gan jau, ka meklēja informāciju internetā, kas un kā. Bet jā, tāda komunikācija ar ģimeni pārtraucās uz mēnesi apmēram. Bija tāds kluss periods, kas bija mums visiem tāds ļoti bailīgs, jo nav tā, ka man būtu ļoti konservatīva ģimene vai nelabvēlīga vai kaut kā tā, un tās attiecības ir diezgan labas. Bet jā, tas bija tāda liela tēma, ko vajag izsmadzeņot droši vien katram ar sevi. Jā, jo bieži es arī kaut kur lasīju par citu pieredzēm, kad tie padomi bieži vien, ka, piemēram, tev jau bija ilgāks laiks to arī apsmadziņot, varbūt vairāk sāk pieņemt un kaut ko tādu, un ka bieži vien, kad ja kāds nerunā to mēnesi vēl, ka tas ir tas process, ko viņi ātri mēģina izdarīt un vienkārši saprast, jo pirmā reakcija ir varbūt kaut kāds šoks vai, kā izklausās tavā gadījumā, ka vajag ātri pagooglēt, vajag pasēdēt, vajag saprast, kā tu jūties, jo, man liekas, pat ļoti pieņemoši cilvēki reizēm, viņam ir tas, ko? Jā, tāpat tās vajag bišķi brītiņu, jā. Jā, tas arī es to noteikti neņēmu ļaunā kaut kādā ziņā, es to saprotu. Man liekas, tāds labs termins tam ir, ka tas ir jāsagramo. Tad, kad tu kaut ko šajā ilggramo. Ka vajag sagramot, jā, ka tu esi uzņēmis to informāciju un vispārējais, un tevī viņa jau ir, un tu nezini, ko ar to darīt, un tev vienkārši vajag sagramot, lai viņi kaut kur sāku kustēties pa to ķermeni un pa to smadzeni kaut kādā ziņā. Jo arī tādiem tuviniekiem, tāpat kā man nebija informācija, viņiem arī nevar tur, piezvanīšu kur Annai, viņai tur ar šitā pat bija paprasījuši, kā viņai gāja. Nav jau mums tās pieredzes tik daudz apkārt. Un tas ir katram tā no nulles pašam jāsaprot. Kuras paliku savā stāstā. Palika pie tā, ka bija pagājis mēnesis un neviens īsti nevarēja saprast, laikam, kurš pirmais kaut ko teiks viens otram, jā. Jā, un tad man piezvanīja mamma un raudāja, un viss bija kārtībā. Bet par ko viņa raudāja? Vai viņa zina, par ko viņa raud? Tīreiz aizkustināja? Jā, ka viņa raudāja, ka viss būs kārtībā. Cik jauki. Jā. Ka viss ir kārtībā. Jā, un tad man izjuka attiecības, kas man ilga 4 gadus, arī līdz ar iznākšanu no skapja. Bet tas neteiktu, vai tas labi vai slikti.
Tā sanāca. Tā sanāca. Jā. Nu, labi, jau noteikti, ja tu tagad esi precējies. Jā. Jā, tā kā labi. Bet tieši saistībā ar šo faktu, jā, tas cilvēks nevarēja tā kā, Bet vai tajā posmā tev bija kāda atbalsta? Es nezinu, cik tev gadu, tāpēc bija tajā laikā internets jau. Manā vienkārši, tagad es biju vidusskola, tu baigi nebija. Bija, bet bija jāiet uz to internetu kafejnīcu. Man bija jāiet, jā. Man bija internets, jā. Tev bija internets. Kā bikstos viss bija. Es vienkārši dāma gados, tāpēc. Jā, vai tu meklēji tur kaut kā atbalstu, vai kaut kādi, kas bija varbūt kaut kādi tie brīži, kas tev likas justies, jā, tas, kā es jūtos, tas tā ir. Jā, es skatījos YouTube kaut kādus video, kur stāsta par to pārējas ceļu un hormonu ietekmi un visu to. Un tad kā vairāk sapratu kaut kādas līdzības savās sajūtās. Jā, un tad es meklēju Latvijā cilvēkus, transpersonas, karš googlēju un meklēju. Transpersonas Latvijā? Jā, jā, šitā nekas neparādas, bet var sameklēt kaut ko, jā. Un tad es satikos ar Danu un Noā, man šķiet. Vienkārši kaut kur mēs ārā satikāmies. Un tad ar Noā vairāk sāku komunicēt. Un viņš bija tikko kā uzsācis hormonu terapiju. Jā, tad es vairāk sapratu, ko un kā darīt. Un bija arī tāds cilvēks, ar ko dalīties ar sajūtām, kas saprot sajūtas no savas pieredzes. Jā, un tad sākās viss tas medicīniskais ceļš, jo es gribēju hormonu terapiju saņemt. Un tur arī gāja tā diezgan raibi. Tāda liela uzcītība, ka ir man tas savs mērķis, un es viņu sasniegšu vienalga kā. Un man tas ir jāizdara. Jā, ārsti, speciālisti, kas saprot, ko ar mums darīt, ir ļoti maz. Jā, varbūt tu varētu nedaudz pakomentēt no šīs puses, kā mediķis, par to medicīnisko pusi, gan to savu pieredzi, gan varbūt arī citiem, varbūt nekā. Jā. Jā, es studēju medicīnu nevienā brīdī par ko tādu mums neko nemācīja. Es totāli saprotu, kāpēc nezinu, ko darīt. Un aizejot pie ārsta, es gāju pie psihiatra, jo es arī tādus soļus nevarēju tajā brīdī atrast internetā, kas pēc kārtas jādara. Es aizgāju pie psihiatra, jo psihiatrs dod diagnozi, ar kuru pēc tam var uzsākt hormonu terapiju. Es aizgāju, man iedeva tos skalbas krīzes centra bukletiņu. Bet es saku, man jau nav kāda krīze. Es gribu to hormonu terapiju uzsākt. Tā kā es tā mierīgi diezgan jūtos un stabili un saprotu, ko es gribu. Es iegooglēju to. Jā, un noskatījos. Jā, es jokoju, bet jā. Jā, un tad es meklēju citu psihiatru. Atradu. Viņam gan nepatika, ka man ir depresija, bet ar vairāk... Bet tev arī gan jau nepatika, ka tev ir depresija. Jā, tas nav tā jautri. Un tad beigās tā kā dabūju to diagnozi. Papildus vēl tur ir jāaiziet... tāds psihodiagnostika, ko veids psihologs. Ļoti, ļoti daudz jautājumi. Un man šķiet 10 no tiem 300, cik tur jautājumiem bija par dzimumu identitāti. Jā. Bet bija interesanti, tur bija palasīt par domāšanas veidu un kaut ko tādu, kas totāli ir vajadzīgs hormonu terapijai.
un tad gāju pie endokrinologa, dabūju savu recepti un viss kārtībā. Un sāku špricēties. Jā. Tā kā ik pa 2 nedēļām es duru sev dibenā muskulī hormonus. Bet, jā, izklausās tāds piņķerīgs ceļš, tīpaši, varbūt kā tu, kā redzi, kādam tam ceļam būtu jābūt. Varbūt kā tas ir citur, kur tu šķiet, ka, hei, mēs varētu labāk, mēs varētu darīt šitā, un es esmu veselības ministrs, un es tūlīt visu sakārtošu, jā. Jā, varbūt, kas tev būtu palīdzējis tajā? Jā. Zini, kā ceļš kā tāds, man liekas, diezgan loģisks. Es neteiktu, ka ir kaut kas labi vai slikti. Ir labs. Tā kā mums ir jāaiziet psihodiagnostika, tad ir psihiatrs. Atkarībā no psihiatra viņš var jautāt vēl no ģimenes ārsta kā vispārīgu kaut kādu veselības tādu aprakstu, vai pie ginekologa aiziet arī tur tādu vispārīgu veselību. Un tad ir endokrinologs, jeb hormonārsts, kas izraksta tos hormonus. Tā problēma ir tajā, ka nav tāda skaidra tā regulējuma, kad tā kā ir šits jāizpilda, un tad mēs izlemjam par to, vai cilvēks tur var uzsākt hormonu terapiju. Ir tā, ka var katrs ārsts darīt, ko grib. Un tas priekš manis ir traucējoši. Kaut kādos momentos tas var būt izdevīgi, ka mums nav likuma, jo tad ir vieglāk apiet to, kā nav. Bet nav tādas skaidrības, ko darīt. Nav ne pacientam, ne ārstam skaidrības, ko tad iesākt. Un tāda problēma. Jā. Jā, es esmu dzirdējis, ka arī bieži vien sauc to ārstu koncīlijas un arī mēģina, tavā gadījumā arī tā bija, vai? Nē. Es gāju pie privātā psihiatra un līdz ar to tā nebija. Ja iet pie valsts, tad ir koncīlijas. Jā. Tās pieredzes arī, un tie procesi sanāk ir dažādi pavisam. Tāpēc nav tā, jo man, piemēram, arī bija tāds, gluži tāpat kā tev tas viedoklis izveidojies, ka visiem ir jāiet cauri tam procesam, kur ir tas koncīlijas arī. Jā, mums ir tāda trans atbalsta grupa, un tur tās pieredzes, katram tas ceļš, man liekas, pilnīgi citādāks. Jo tieši tā, jo mums nav tā regulējuma, kādam tam ceļam jābūt. Tā droši vien tā tevis pieminētā trans atbalsta grupa ir viena no tādām lielajām izmaiņām, man liekas, kas ir notikusi, ka šobrīd ir arī biedrība. Un ka ir kur vērsties un vismaz parunāties ar tiem, kas iet līdzīgam procesam cauri un uzdot tos jautājumus. Tas, man liekas, ir. Vai es pieļauju, ka tāds arī būtu bijis atbalstoši tajā laikā? Jā, pareizi, tagad ir biedrība. Jā. Tu arī esi viens no dibinātājiem, vai tu esi valdē, vai kā? Vai biedrs? Vai biedrs, jā. biedrs, jā. Biedrs. Forši, jā, tās bija ļoti priecīgas ziņas, ko es salīdzinoši nesen dzirdēju. Tātad, ja kādam ir jautājumi, var googlēt biedrību ar nosaukumu? Transformācija. Forši nosaukums arī. Jā. Mēs vēl tā lēnām iešūpojamies, bet viss būs. Bet tur noteikti var dabūt vairāk informācijas nekā daudz kur citur. Es pieņemu, jo cilvēku pieredzes un tā. Ir jau Facebook lapa? Nav dikti aktīva. Nav aktīva, bet tur kāds varbūt kaut kad atbild. Instagramā vairāk. Instagramā, jā. Aktivitāte. Pareizi. Neviens vairs tos Facebooks neizmet. Jā. Vismaz tie jaunie, jau vairs. Jā, tie jaunie. Mēs arī sataisījām foršu tādu dokumentu, kur ir tie soļi aprakstīti, kā iegūt diagnozi, hormonu terapiju, un arī tāds ārstu katalogs, pie kuriem nevajadzētu iet un kur ir forši un atbalstoši.
Ne tikai transpersonām, bet vispār vīriem. Jā, nu cerams, ka kaut kad nākotnē tā lista būs tikai atbalstoša. Jo teorētiski vajadzētu klasiski būt visiem atbalstošiem. Jā. Ka nevis katram cilvēkam uz savas ādas ir jāiziet tam procesam cauri, un tas veido to procesu. Jā, tas vienmēr šķiet diezgan tāda krēzī, bet soli pa solim. Jā, bet tu teici, jā, ka tev bija tāds traks tas process ar tur arī mentālajām nekārtībām un tā, un kā tu jūties par tagad? Tu esi precējies, tu esi bitinieks, un tā esi mākslu, vai kaut kā, pēc tam tev tas process, ka tu visu uzsāki, un tad vai tas sevis pieņemšanas ceļš kļuva vieglāks, tā, ka tu parunājies gan ar Noā, gan ar visiem pārējiem, un sāki, vai visas tās lietas izgaisa, kas iepriekš bija grūtāks. Pie gultas zāļu skapīts ir diezgan pilns. Nepietiek grāmatām vietu. Jā, pirmā atvilkne ir manas zāles, otrā ir visas ģimenes. Tu esi tāds zāļu turētājs, zāļu skapīšu turētājs. Jā, tur savu kārtību. Man līdzīgas arī liek visas savas tādas, visādas kaut kādas savu mentālo lietu zāles arī man atsevišķi atvilkt. Man arī ir bišķi bail, tā kā, ja citreiz ir bez kastītes vai kāds cits kaut ko nesajauc un tur neiedzer tur diazepām vai kaut ko, tā kā es labāk tās savējās atsevišķi. Es nesen tā malērijas zāles vienkārši ielīdzu, bet nekas nebija, vienkārši man tagad nebūs malārija. Jā. Tā kā tas labi. Cerams, ka nebūs vispār. Jā, vienkārši tagad, kamēr viņi strādā. Bet jā, depresija ir joprojām, trauksme arī. Antidepresanti palīdz noteikti. Tā kā dzīvot gribās, tas ir forši. Bet jā, tā mentālā veselība visāda iet ar viņu. Bet nevar salīdzināt ar to skolas laiku, to studijas laiku. Tās tādas pilnīgi dažādas lietas. Arī ne tikai par dzimumu, bet vispār par tādu savu svāru. Tas arī tāda sāpīga tēma daudziem cilvēkiem. No bērnības man ir bijis kauns un vienmēr tā sajūta, ka esmu par esmu. Bet tagad tas, nezinu, es esmu tā kā, ar to riepu, jā, bet nezinu, ir jau ok. Tas jau ir stilīgi. Jā, tas jau normāli, jā. Jā, ir tāda vairāk sevis mīlestība pa tiem gadiem nākus, jā. Tas mieriņš vai kaut kāds akmens no tās dvēseles ir novēlējies nost, un ir mazliet vairāk mieriņa dzīvē tomēr. Jā. Tas Bet vai kāda ir tā ikdiena? Jums šī epizode ir tā kā trans cilvēka ikdiena. Kas ir varbūt kaut kāda tās labās lietas, varbūt, ko tu tagad novērtē citādāk, kā varbūt sevi vairāk pieņemot un veicot šo ceļu? Varbūt arī kas ir kaut kādi sarežģījumi, gan varbūt personīgi vai arī profesionāli. Jā, kas ir varbūt foršās lietas, kas ir tā kā ieti, kas to izdarīja, un kas varbūt ir arī varbūt kaut kādi izaicinājumi varbūt no sabiedrības vai kā? Izaicinājums tiešām ikdienā ir sporta zāle un ģērbtuves. Tas ir briesmīgi. Un es arī nesaprotu, ka, ja es nebūtu transpersona, kāpēc visiem jāģērbjas plikiem vienā telpā. Jā, mans vīrs arī par šo ļoti sūdzās. Man liekas, ka varbūt tā ir tāda latviešu lieta, jo viņš nav no Latvijas. Viņš tā kā, es nesaprotu, kāpēc visu laiku pliks tajā apkārt. Un arī citreiz tā kā kails vīrietis staigā pa to ģērbtu un runā pa telefonu. Kāpēc? Tas ir vajadzīgs. Nav kur citam plikam pastaigāt. Bet jā, tas ir tāds katru dienu iekšā tāds kaut ko jāpārvar.
Bet tā darbā un pārējā dzīvē es tā kā parasti dzīvoju tā kā vīrietis. Parastu dzīvi. Jā. Ar parastiem cilvēku izaicinājumiem arī noteikti. Es arī eju uz toleti un tur čurāju un kakāju. Un tā kā ir vienalga, vai uz toletes kāda zīmīte ir virsū. Jo mēs visi darām tās pašas lietas, un es nesaprotu, kāpēc ir šāds sadalījums toletēs. Jo tur ir pots vienkārši. Jā. Tur visi vienmēr domā, kas tajās toletēs notiek. Tur kaut kādam citam ir interesantāk dzīve tajās toletēs, kuras mēs varbūt neesam piedzīvojuši. Jā. Bet kāda ir tā vide apkārt? Tev kolēģi visi ir atbalstoši, viss ir fine. Kā tev vispār arī šķiet, vēl kaut kad nesen bija kaut kāda diskusija par to, ka gan dating dzīvē, gan vēl kaut ko par to, arī man liekas, kas arī vispār kopienas sākam, ka visu laiku jānāk karā no skāpiņu, jāsaka, es esmu tas, es esmu transvīrietis, un tā, vai tu jūties, vai tu to dari, vai tas ir vajadzīgs, vai tā arī jādara. Es to noteikti nedaru. Man nav kauns vai kaut kas tāds, bet es dzīvoju to ikdienas dzīvi, un es nedomāju visu laiku to, ka esmu transvīrietis. Darbā arī es par šo runāju, kad es biju uz darba interviju, lai man būtu paskaidrojums, kāpēc man tas diploms ir ar citu vārdu. Un tad bija tā, ok. Tas arī viss. Tā kolēģiem oficiāli no skapja iznācis neesmu, bet kam ir interese, noteikti ir mani saguglējuši un apskatījušies. Jā, ka vienkārši nav tādas nepieciešamības. Jā. Tieši tā. Es darbā arī tā nerunāju nedarba lietas. Jā, šis arī tas par to, ka tas vienmēr par to, ka ļoti daudz cilvēku, kuriem varbūt vēl nav saprotams, ka tā ir pilnīgi arī ļoti bieži parasta dzīve, kur tu vienkārši nerunā par to. Labdien, man sauc Elīna, un es precējusies tur vai ko, bet man identitāte ir tāda, ka vienkārši, neviens to baigi nedara, un tāpēc arī... Jā, es nav nozīmes tādā darba vidē. Respektīvi, cik es noprotu, tev arī nav sanācis saskarties ar kaut kādu veidu diskrimināciju vai kaut kādiem izteikumiem un tā tālāk, jo ir tas termins, ko angļu valodā izmanto passing. Ka tevi standartā pieņem par to, ka tu esi vīrietis, un tur nav nekāda doma par to, ka tu esi transvīrietis. Vai tev šķiet, ka tu varbūt tādā ziņā esi privileģēts? Es varu tev tādu... Spicy jautājumu uzdot, ja mēs tā, Šobrīd, jā. Bet no iepriekšējā darba es aizgāju, jo es sāku tur strādāt. Es biju iznācis no skapja kā transpersona, bet es vēl nebiju sācis hormonu terapiju, man vēl nebija nomainīti dokumenti, un es strādāju un gāju paralēli tam savam procesam cauri. Tas bija grūti gan man, gan kolēģiem, gan pacientiem. Tāpēc es izlēmu pilnībā nomainīt dzīvesvietu un darba vidi un sākt no jauna. Jā. Un, bet saki, varbūt, kādam, kuram varbūt šobrīd ir kāds tuvinieks, kas iet cauri tādu kā dzimumu apstiprinošam ceļam, varbūt ir kādu padomu tu dotu, kādu atbalstu vai ko tu ieteiktu cilvēkiem darīt, ja kāds tuvs vai pazīstams dara. Ko darīt, jā? Ko darīt? Būtu neko nedarīt, likt mierā. Atšujieties. Es ieteiktu uzvārīt tēju un kādu foršu filmu pastīties kopā vai kaut ko. Tā kā saglabāt to tuvību, jautāt jautājumus un jautāt, stulbus jautājumus. Jautāt vai nejautāt? Jautāt. Tā kā tas
daudz ko atrisina. Tev bieži uzdot stulbus jautājumus? Nē. Bet Instagramā tu neraksti, vai tur Facebook, vai kaut kādus tur? Man komentāri ir bijuši. Jā, tur visādi jautājumi parāda. Jā, tu komentāros, kā mēs noskarījām arī no citām epizodēm, cilvēki tā kā atrod kaut kādu jaunu iedvesmu. Izpausties kaut kā, dabūt to uzmanību, ko viņi grib ļoti ilgi gribējuši. Par tiem, par ko viņi ir gribējuši būt, vai grib būt. Jā. Tādi anonīmi. Jā, pārsvarā anonīmi, tieši tā. Viens ar vārdu uzvaru, kaut kā negrib rakstīt tās lietas. Baigi jocīgi, jā. Respektīvi, tas tavs ieteikums ir nepanikot. Jā. Es tā sapratu, jā. Būt blakus, jā. Jo citādāks pieļauj, ja ir 2 cilvēki vai vairāk cilvēki, kas paniko, tad tur droši vien baigi daudz panikas. Jā. Baigi daudz panikas un maz mieriņu. Jā, un tas nav arī tā, ka kaut kas totāli apgriežas kājām gaisā un kas tā var šķist, bet pa lielam jau tā dzīve, tā ikdiena turpinās. Tikai jāpierod varbūt pie citiem vietnieku vārdiem un jāpierod. Jā. Ne? Viss ir tāds process. Dažiem ātrāks, dažiem ilgāks, bet process. Jā, un saki, drīkst jautāt, kā tu iepazinies ar savu sievu? Vai tas arī bija kaut kas tāds, kas, vai kā viņi jau, kā jūs iepazīstāties? Kā cilvēki iepazīstās? Jā. Mūsdienās. Nē, jā, tu arī tomēr, tas ir tāds, dzīves sastāvdaļa tavu sievu. Jā. Ja tu drīkst par to runāt. Jā, mēs iepazināmies Facebookā, un es esmu tāds old soul. Tāpēc viņš Facebookā. Tāpēc Facebookā. Gribēju rakstīt vēstuli, bet Facebooks tikpat vecs. Un tad mēs nočtojām diennakti, man liekas, un nākamajā dienā satikāmies, un pēc tam braucām pie maniem vecākiem tajā pašā dienā. Tas ir ļoti ātrs temps. Es pareizi izsakoju. Tur vēl jāpārbauda, vai viens otrs no manieks, vai kaut kas tāds. Bet jūs vai vec forši? 3. dienā. Jūs jau tā kā zinājāt viens otru, jā? Nē. Vispār neko viens par otru nezinājāt. Mēs sapratām, ka mēs esam bijuši pasākumos vienos, kur viens vai otrs ir uzstājies vai kaut ko, bet mēs tad bijām citās kaut kādās dzīves domās un stadijās, un tas nebija laikam īstais laiks. Nebija pamanījuši viens otru. Vai viņai arī bija kaut kāds, bija kaut kāds pieņemšanas posms, vai tur nebija nekādu sarunu par to? Jo tā bieži vien, mēs runājam tur pēc dienu vai vēl kaut ko. Tas mēdz būt kaut kāds dating process, mēdz būt kaut kāda tur triki. Jā. Par to, ka es esmu transis, uzreiz pateicu, lai nav kaut kāds aplausiens. Apusējs. Un tas arī viss. Jā, viņi teica, ka braucu pie maniem vecākiem. Jā, ļoti labi. Forši. Ļoti labi vispār. Jā. Bet varbūt, klausoties tavu stāstu, vai ir kaut kādas lietas, kuras tu zini, ka tu ir kaut kas, ko tu gribētu būt zinājis pašā sākumā sava ceļa. Piemēram, reku, ja tev kādam jādod padoms, vai arī sev jādod padoms, tev tā kā, vajadzētu darīt tā, vajadzētu darīt šitā. Varbūt ir kaut kas, ko tu gribētu zināt jau sākumā, kas būtu vieglāku to ceļu veidojis. Es gribētu zināt citas pieredzes. Gribētu zināt vēl līdzīgus cilvēkus. Jo tas vienīgais un tas grūtākais priekš manis bija tā sajūta, ka esmu viens pats. Bet citādāks man šķiet, ka neko nebūtu darījis. Tādā ziņā labi, ka bija internets. Jā. Jo, man liekas, mēs vēl esam tie cilvēki. Es tagad arī sāku domāt, cik tev varētu būt gadu. Bet tad es apmēram nojaušu, jo, ja mēs iedomājamies trans cilvēkus pirms tam, es tiešām nezinu, kā cilvēki tika galā gan ar kaut kādām kvīru lietām, gan ar trans lietām. Tev vispār nav
Un ja tev nav arī cilvēku apkārt, uz kuriem paļauties vai parunāt vienkārši par kaut kādām lietām, tad ir baigi traki. Tā, man liekas, internets ir patiesībā izglābis ļoti daudz dzīvības kaut kādā ziņā. Jā. Jā. Vispār runājot par internetu un varbūt tādiem mēdījiem, kā tu vispār skaties uz kaut kādu transvīriešu tādu atspogļošanu mēdījos? Vai tev šķiet pietiekami, vai tu gribētu vairāk? Man šķiet pietiekami, jo mēs jau neesam tik daudz. Jā. Ja mēs skatāmies tādā Latvijas mērogā, trans cilvēki, vismaz tādi, kas ir atklāti, mēs neesam tik daudz, un cik tad mūs var tur likt pa tiem mēdījiem? Vajag. Tie, kas šobrīd klausās, nevis skatās, tad bija tāds smaidīšs, cik tad mūs var likt. Vai tad ir daudz vispār, man liekas, tajā ko ražo tā teikt Latvijā, es neesmu redzējusi daudz reprezentācijas vai redzamības. Transvīriešiem? Principā trans cilvēkiem, man šķiet. Mēs gan ar Elīnu pirms šīs epizodes runājam, ka, man liekas, ir trans sievietes ir daudz redzamākas un tādas varbūt skaļākas. Viņas arī varbūt bieži vien vairāk tā kā vazdā un tā kā tieši Varbūt. piesienas viņam varbūt vairāk. Jā, man trans vīrieši vairāk liek mierā kaut kā varbūt. Salīdzinoši. Vai tas ir mazāk skandalozi? Es nezinu. Man būtu interesanti zināt, varbūt tev ir kaut kādas domas arī par to, kā tā? Es pat īsti nezinu. Jā, ja tā atsevišķi tieši trans vīrieši, tad laikam nav īsti tādas prezentācijas. Jo mēs esam, bet mēs esam kā daļa no kopienas. Vai kaut kādu stāstu, vai kaut kā. Un tas jau tāpat ir Pride nedēļā, viss uzsprākst, un tad pārējo gadu ir klusums. Iet uz darbu un pelna naudu. Mierīgi dzīvi. Normāli un mierīgi. Jā, Pride laikā tik var izkolēdēties, pēc tam jau jāstrādā. Jā. Bet vai tā bija tāds izteikums pēc vajadzības, ka būtu labi arī, ja lietas notiek arī, man liekas, es zinu atbildi, ka būtu labi, ka lietas notiek visu cauri gadu, nevis tikai uzsprāgst Pride mēnesī. Bet notiek lietas. Ne tik daudz, bet notiek. Man liekas, ka ir labi. Ka ir tagad pietiekoši. Jā, tu kādas izmaiņas tu gribētu, vai tev viss tikai čau? Man čil viss ir. Ļoti labi. Varbūt ir vēl, mums jau, mēs jau lēnām dodamies dodamies, bet varbūt ir kaut kādas pēdējās domas, varbūt ir kaut kas, ko tu gribētu, lai cilvēki saprot, vai ko nesaka, ko, labi, nevajag. Vai kaut kādus ceļavārdus, vai kaut kādu lietu, ko tu gribētu tādu ziņu nosūtīt visiem klausītājiem un skatītājiem. Par vietnieku vārdiem. Tie ir svarīgi, tie ir nozīmīgi, un tas ir tāds ļoti, ļoti mazs sīkums, ko ir viegli, manuprāt, viegli tam pievērst uzmanību nedaudz lielāku un pajautāt vietnieku vārdus un viņus ievērot. Mēs nepajautājām to nemaz, mēs vienkārši maucām, pieņēmām. Tas ir tas passing, ka mēs tā... Jā, rekā. Jā. Redz kā. Vismaz tā man gribētu uzcerēt. Bet tu lietojat kādus vietnieku vārdus? Kādas vietnieku vārdus? Mēs cenšamies izglābt šobrīd. Ieliksim, lai šito iegriež tā kā sākumā. Sveiks, Liot. Kādas vietnieku vārdus tu izmanto? Viņš. Jā. Paldies. Es viņa. Jā. Mūsu kļūda. Jā. Bet mēs labojamies. Mēs arī visu laiku kaut ko mācāmies, jā. Šajā brīdī, kad es jau ilgāku laiku esmu passing, man tas nav tik nozīmīgi, ja kādreiz kāds kļūdās, bet tādā brīdī, kad cilvēks domā vēl par savu identitāti, un vai tikko ir iznācis no skapja tās visas sajūtas, vismaz man tā bija, tās sajūtas bija tādas ļoti, ļoti trauslas, un daudz tādas sīkumi viņi ļoti ietekmē tavu pašsajūtu. Tāpēc, jā, tas ir tāda maza lieta, ko būtu vērtīgi iegaumēt un forši būtu vispār sabiedrībā
pieņemt. Normalizēt. Jā. Jā, nekas nenotiek tāds, ja mēs ar cieņu izturamies pret kādu cilvēku un ievēram, ko viņi mums lūguši. Jā. Nesāk automātiski asiņot deguns vai uzsprāg galva. Vai izbirst uzacis. Izbirst uzacis. Tas bija ļoti specifiski. Pielīp homoseksualitāte. Pielīp gejs. Jā, vai nedodies, tas cilvēks domā, pastieties, šis cilvēks ir jauks pret mani. Tas ir ļaunākais, kas var notikt. Tas varētu būt aizkustinoši. Jā, vai ne? Tas tā ir. Tiešām dažreiz. Man šķiet, ka mēs tieši iepriekšējā epizodē runājām par to, ka ir jājautā tie vietnieku vārdi, bet ir arī jādod telpa tam, ka, ja mēs pajautājam, bet pasakam arī par to, ka ir ok, ja tu negribi ar to dalīties. To es iemācījos pagājušajā epizodē. Jo citi cilvēki varētu negribēt dalīties ar vietnieku vārdiem. Jo viņi nejūtas droši varbūt tajā konkrētajā vidē. Bet vietnieku vārdi ir svarīgi. Jā, tieši tā. Tā ir. Labi, vai ir vēl kaut kas, ko mēs varbūt neizrunājam, ko tu teici, kāpēc viņas man nepajautāja šo, un kāda jēga bija no šīs epizodes, jo mēs galīgi nepieskārāmies šai tēmai. Bitēm, piemēram. Jā, vai kaut kam vēl svarīgam. Bitēm, jā. Bites guļ. Jā? Jā. Bet es nezinu, mēs forši parunājām. Paldies tev liels. Paldies par tavu atklātību, par to arī, ka tu dalies ar tādām ļoti personīgām lietām. Paldies tev liels. Es domāju, ka tas noteikti vienmēr palīdz. Un pat man tagad klausoties, pat tagad, kad tu runāji par depresiju, man tā kā, man arī ir. Man arī bija vēl trauks. Tas tad jebkurā brīdī, nevis patīk, ka dzirdē, ka kādam ir depresija, bet uzreiz jūt vienmēr, jebkurā brīdī, pat ja tā ir 100. reize un 100. varbūt cilvēks, ko tu teici, vienmēr ir forši, vai tur kāds klausīsies, varbūt tavu stāstu, saprotot, ka, hey, I am not alone. Es neesmu viens pats, kā varbūt kādam tev tur bija kādos brīžos un tā. Tā kā paldies tev liels. Sirsnīgs paldies. Paldies tev, Elīna. Paldies tev, Anastasija. Un paldies arī klausītājiem un arī skatītājiem. Un obligāti paldies Sabiedrības integrācijas fondam, jo šī epizode un šis podcasts ir sagatavots ar viņu finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paldies! Lai jums forši tas, ko jūs darāt šobrīd. Čau! Čau! Čau!